viņš kļūs ļoti noslēgts, vientuļš bērns. Dažreiz pat ir iespējams kaut kāds arī traģiskāks sekas. Ja? Šādi bērni, kuriem ilgstoši dara pāri, viņi arī var izlemt, ka varbūt man ir jābeidz mana dzīve, kad es tā turpmāk vairs nevaru dzīvot. Es jutos tā kā otrā šķira. Un jebkurā sabiedrībā un skola ir tas miniatūrais sabiedrības modelis, ir tie patricieši un ir tie plebeji. Ja? Es biju tas zemākais, tas plebeju gals. Ja? Un ja man jābižo, ja tev cērt pliķi, ja, tad es negriezu otru vaigu, bet es cirtu pretī. Un tāpēc arī tas viss tā aura, ja, ka tu nokavē stundu, tāpēc, ka tu esi kāvusies, ja, ar kādu, ja. Tas viss tā vilkās līdzi un veidoja to tēlu, kāda es biju, ja. Bet kavēju stundu tāpēc, ka es kāvos, tāpēc, ka tas čalis pirmais sita man un apsaukāja par resno govi, bet nevienā brīdī nebija svarīgi paskatīties uz kaut kādiem iemesliem, kāpēc tas tā ir. Kāpēc es ierodos uz stundu bez elpas, tāpēc, ka man ir kārtīgi iebliezuši pa muguru, ja, kāpēc staigāju zilumaini, ja, un tā tālāk. Tolaik manā gadījumā tur ļoti daudz, kas varētu bijis atrisināts ar skolotāju palīdzību. Skolotājs to zināja, bet nereaģēja. Lai cīnītos ar vardarbību, vispirms tā ir jāapzinās. Bērni, kuriem tā ir ikdiena, vardarbību var uztvert kā normu. Vardarbība ir noziegums. To nedrīkst pieļaut. Ar to nedrīkst samierināties. Kā cīnīties ar vardarbību? Kā var apturēt vardarbību? Skolā neviens nedrīkst būt vienaldzīgs no skolotājiem. Bet, ja tu neaizrādi par to un tu necīnies par vienoto lietu, tas nozīmē, ka viņš uz tevi nereaģēs. Un ka tam ir jābūt tādam kopdarbam, ka visi kopā, ja par to redz un to cīnās, un tad to var kaut ko izdarīt. Tikai kopā var kaut ko izdarīt. Nevar viens atnākt un viss sagriezt otrādā. Ja tu saskaries ar vardarbību, runā par to, izstāsti par to vecākiem un skolotājiem. Emocionālā un fiziskā vardarbība parasti notiek aiz pieaugušo muguras. Daudzos gadījumos skolotāji par upura ciešanām nezina. Ja vienaudži upuri neaizstāv, tieši skolotāju iejaukšanās var apturēt vardarbību. Tādēļ ir tik svarīgi neklusēt par vardarbību. Runā, ja tā skar tevi vai citus bērnus. Ja pāri darītāji neaptur, viņam liksies, ka viņš rīkojas normāli. Ja viņš paliks nesodīts, vardarbība turpināsies. Skolotājiem jārunā ar vainīgo un jāaptur vardarbība. Kamēr bērns neapzināsies vispār, viņš var pateikt, jā, piedodiet, es darīju slikti, bet neviens bērns jau nav slikts pēc savas būtības. Kāpēc viņš tā rīkojas, viņš dažkārt pat nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo cēlonis jau ir pilnīgi kaut kur citur. Kāds ir vardarbības cēlonis? Uz šo jautājumu bērns pats nespēja atbildēt. Tādēļ Teikas vidusskolā izveidota atbalsta personāla komanda. Psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs un, ja vajadzīgs, mediķi. Visi kopā ar bērnu meklē problēmas cēloni un strādā ar to. Skolā ir sava politika, kā rīkoties vardarbības gadījumos. To kopā veido skolēni un skolotāji. Spēcīgāko metodi viņi atrada, mēģinot risināt vienaudžu domstarpības 7. klasē. Izrādījās, labākais risinājums ir bērnu saruna vienam ar otru. Pusauģi daudz vairāk ieklausās citu jauniešu domās, nevis pieaugušo moralizēšanā. Vienas klases zēnu kolektīvi ir 2 izteikti līderi, Andris un Gafls, kas bieži terorizē pārējos klases biedrus, sevišķi zēnus. Man ir atkal jautājums, kā tas, piemēram, ietekmē mācību procesu. Piemēram, kad ir šādi 2 izteikti līderi, vai ne? Un, skaidri redzams, ka viņi ir negatīvie līderi. Es no pieredzes saku, ka vieglāk ir klausīties kādā jaunietī, kurš jau tam ir izgājis cauri, kurš ar savu pieredzi, ar saviem piemēriem to stāst, jo viņš ir no tavas vidas. Viņu kaut kā vieglāk ir uztvert. Sakārt skolotājs, tur ir tā distance. Manuprāt, bērni tik ļoti neatvarās. Īpaši apmācīti vecāko klašu skolēni strādā ar jaunākajiem audzēkņiem.
Viņi izspēlē dažādas situācijas no skolas ikdienas. Pārrunājot tās, bērni analizē vardarbības gadījumus un pirmo reizi aizdomājas, kā jūtas upuris. Tas ir tā uzvedība, un tas ir process, un bieži vien to procesu viņš nav uzreiz momentā, jā, tas ir tas pozitīvais. Tur neredz uzreiz rezultātu, tas nav tā kā ieskaita, uzraksta, un tad vai nu ir vai nav. Bet, ko mēs redzējām, viņi kļuva atvērtāki. Un ja tas cilvēks ir atvērtāks, un viņš drosmīgāk runā, un tā, tas ir ļoti pozitīvi. Viņi drošāk pie skolotājiem piegāja, un tad uzreiz tā problēma tiek risināta. Un tad tu jūti, tas ir iegūms. Bieži bērni, kuri saskaras ar vienaudžu vardarbību, par to nestāsta. Ja bērnam pasliktinās sekmes, viņš vairs negrib iet uz skolu, pedagogiem un vecākiem jābūt uzmanīgiem. Iespējams, ka tā ir reakcija uz vardarbību skolā. Lai to apturētu, jāiesaistās pieaugušajiem. Esi gatavs jebkurā brīdī to pateikt. Pateikt saviem vecākiem, ja kaut kas tāds notiek, un skolotājiem, un nevajag to ko paturēt sevī vai slēpt. Es vēlreiz tā kā gribētu noapelēt pie skolotāju, ja, sirdsapziņas. Ja, jo es domāju, ka varbūt cita raidījuma vērts ir arī nevis vardarbība, bet vienaldzība. Jo tā ir tikpat sāpīga, skolās tā var būt tikpat sāpīga parādība kā vardarbība. Vienaldzība, ka tev vienkārši skolotāji paiet garām tad, kad tevi sit ar kājām. Ja? Vai vienaldzība par to, ka klases biedri nekādīgi nereaģē, tāpēc, ka tu kaut ko stūrī sēdi un raudi. Ja? Kaut tagad vardarbība ar vienaldzību, ja, ir tādas, divas māšeles, kuras iet roku rokā. Mēs visi esam atšķirīgi. Tādēļ gandrīz katram ir savi stāsti par skolas laikā piedzīvotu vienaudžu kaitināšanu vai fizisku ietekmēšanu. Jebkuras vardarbības izpausmes ir ļaunprātība, un pret tām ir jācīnās.